Esat sveicināti atklātajā sarunu šovā ar mani. Šajā epizodē mēs iedziļināsimies notikumos skolotāju istabā un arī skolotāju personīgajās dzīvēs. Labdien, skolotāji! Esam dzirdējuši, ka skolotāju istabā stāv tāds interesants aparāts, kas ražo veselības dzērienu. Cik labs kvalitātes tas ir? Nekad nevar skaidri zināt, vai tas darbosies vai nedarbosies. Cik ilgi personīgi nodarbojaties ar veselības dzērienu ražošanu? 37. Visas skolotājas iesaistās ražošanā? Ir tādi, kurus interesē un tādi, kurus galīgi neinteresē. Vai pašai garšo? Gandrīz apmierinoši. Tātad negaršo? Nē, tā arī nevar teikt. Tas ir apmēram tāpat, kā ja kāds pateikt, ka tu gandrīz vinnē miljonu. Ko jūs nespējat izdarīt, kad nosmuķējat šo dzērienu? Skaidrā, saprotamā valodā runāt. Labdien, skolotāji! Mēs zinām par to aparātu skolotāju istabā. Kāds ir jūsu attiecības ar to? Es mācu sociālās zinības. Slēpjam informāciju? Tas tā ir domāts, jā. Nu labi, tad nejautāsim neko šajā sakarā. Ar ko skolotājs nodarbojas skolotāju istabā? Ko jūs drīkstat pastāstīt? Jāpārdomā. Tad tomēr ir kaut kas slēpjams. Labdien, skolotāji! Tā kā jūs mums vislāk mācat runāt vāciski, paspīdat ar savām vācu valodas zināšanām. Ich heiße Irēna Kronberga. Kādi ir jūsu mīļākie svētki? Oktoberfest ist auch okay. Kāpēc tad jūsuprāt daudzi šo pasākumu neapmeklē? Laikam laika trūkuma dēļ. Viņi arī neprot novērtēt, cik tas viņiem vēlākā dzīvē var būt noderīgi. Vai ir arī skolēni, kas pēc jūsu iniciatīvas apmeklē šos svētkus? Es negribētu izdalīt, bet man ir tādas klases, kas ir ļoti aktīvas. Piemēram, es šogad ļoti priecājos par 9. klasēm, par 7. klasēm un mazajā arī tūšīgi. Negribētu arī 12. nolikt. Tur ir tādi cilvēki, kas ļoti. Skolotāji bez komentāriem, ja? Skolotāji, mēs gribam skolu nodedzināt! Es gribu, lai jums viss izdodas. Tā labi, mēs tikai pajokojam. Jūs zinājāt, ka skolā ir ganģas aparāts? Labdien, skolotāji! Pārējās skolotājas esot tos izvirzījuši par aktīvāko ražotāju. Mani? Nu jā, tad jau jūs laikam daudz saražojāt. Ļoti daudz. Vai jums kāds palīdz? Mēs strādājam visu klasi, mēs cenšamies būt pirmie. Ja jums slēpēt vajag aiziet uz skolotāju istabu, kur jūs sakat, ka ejat? Uz brīžu dārzu. Vai ir kāds apzīmējums, kā jūs viens otru saucat skolotāju istabā? Pensionāri. Un ko dara skolu valde, kad uzzina, ar ko jūs tur nodarbojaties? Ierāda, kur ir ozuma. Labdien, skolotāji! Mēs jūs vēlētos uzaicināt uz tādu atklātu interviju. Kā jūs domājat, vai skolā nepieciešams smēķētājs stūrīts tiem skolēniem, kurus tad brīžos paspēj iziet ārā? Mums ir šeit augsts. Cik tam jūs paspēsiet? Maijā un septembrī iziet ārā. Vai skolotāja istabā atpūšoties skolotājs runā par mācību darba uzlabošanu? Kāda vairāk par skološanu un mācīšanās? Ko tad viņas dara? Zirgojās, ņemās mūžīgi. Kādiem svētkiem jūs skolotāja istabā īpaši gatavojaties? Kad ir valsts dzimšanas diena, kad viņi arī ir nodibināti. Un ir jāzina, tur pieņemsim varbūt 4. maijs un 11. novembris. Vai mūsu skolas skolēni ir daudz sološi? Vai jūs pati esat palikusi uz otru gadu? Jā. Un
kad tas notika? 6. mācību gads. Nu, labi. Kādi ir bijuši jūsu labākie skolas gadi? Es tā nekad neesmu dalījusi sliktākie un labākie. Drīzāk nemierīgākie. Tā kā jūs esat vēstures skolotāji, tad varbūt jūs varētu nosaukt kādu vēstures faktu? Tas nepatīk. Labdien, skolotāji! Dzirdējām, ka jūs žēloties, ka netikātu pirmā rindā pēc veselības dzēriena. Kur tad jūs bijāt pēc kārtas? 7. Pagājušo nedēļu piekdienu jūs esat paņēmusies nedaudz līdzi uz mājām. Bet tas jau ir piekdienas vakars. Un kā jūs skolē netiec pret šo aizraušanos? Kāds audzinātājs tāds vēl? Jūs varētu tieši neteikt, bet ar mājieniem norādīt, kuras klases audzinātājus aktīvāk piedalās ražošanā. Paldies par atklātu interviju. Visu labu!